Noslēgumā vēlētos aicināt jūs, varbūt katrai no jums ir kāds, tā teikt, ceļa vārdi, ja mēs domātu par pacientu. Un otrs, ja mēs skatāmies no sava profesionālās jomas, kas varbūt būtu nepieciešams, lai vēl vairāk uzlabotu, jeb spērtu to nākamo soli un kopā, kā teikt, sadarbībā virzītos arī šī uzticība vairotu pacientam. Varbūt sāksim šoreiz no šī gala. Jā, noteikti, jā. Es varbūt no tā pētniecības viedokļa vairāk, kas būtu nepieciešams pacientiem, ir jādalās ar savu balsi, gan ar labu, gan ar sliktu pieredzi. Un ir prieks, ka mums ir šādi strukturēti rīki, lai mēs pēc tam varētu ar šo informāciju mērķiecīgi arī rīkoties. Bet tikpat svarīgi būtu, varētu teikt, 360 situācijas izvērtēšanā, respektīvi, kad mēs arī vērtētu pašu veselības aprūpē iesaistīto ne tikai vecmāšu neonatologu, ginekologu, bet arī ārstu apmācībā, jeb rezidentu un māsu un arī anesteziologu. Visu, gan to, cik gatavi viņi jūtas šīs pieredzes nodrošināšanā. Un kas vairo uzticību? Protams, varbūt kādam liekas, ka tie ir tikai grafika, ko mēs tur parādām, bet man liekas, uzticība noteikti vairo tas, kā mēs šo te balsi izmantojam un ir rezultāts. Un manuprāt, ne tikai vienai sievietei, bet daudzām sievietēm. Un, protams, kādreiz varbūt arī, protams, kāds nelabs atgadījums, nelaba pieredze sievietē, bet es šīs sievietes noteikti gribu aicināt vērsties dzemdību iestādē, un ja ir kaut kādi neskaidri jautājumi par to, kas notika dzemdībās, tomēr ir jāmēģina tur interesēties vai vēl pirms izrakstīšanās to visu pārunāt, jo patiešām reizēm negatīva pieredze nav tikai cipari grafikā, bet tā ir ļoti dziļa psiholoģiska rēta sievietes sirdī un kas var traucēt saikni gan ar jaundzimušo, gan ģimeni. Tāpēc, protams, vēlos uzsvērt arī šo mentālo aspektu. Un tas arī droši vien vairot to uzticēšanos, ka arī mums tas interesē un mēs par to rūpējamies. Jā, paldies. Es vēl gribētu laikam aicināt visas iestādes, kas sniedz dzemdību palīdzības pakalpojumus, gan ambulatorās, gan arī stacionāru, interesēties par savu darba rezultātiem. Un šis Pasaules veselības organizācijas aptauja ir lielisks instruments iedrošināt pacientus aizpildīt anketu un saņemt no īrises jau datus par savu slimnīcu, jo tā ir ļoti augsta atbildība dzemdību palīdzība. Mums priekšā ir 2 pacienti, mums ir māmiņa un bērns. Un mēs, kas izvēlamies sniegt šos pakalpojumus, esam atbildīgi ģimeņu priekšā, mūsu valsts priekšā, ka mēs nodrošināsim to labāko iespējamo katrai sievietei. Droši vien, lai laba pieredze un veidojas uzticība, tad ne tikai mediķiem, veselības aprūpes sniedzējiem ir zināšanas par norisēm, bet lai šīs vēlme izprast savu ķermeni, sava ķermeņa norises, līdz ar to ģimenes plānošanu un grūtniecību rodas jauniešos. Un viņiem tā tiek sniegta tādā brīdī, ka tas ir nepieciešams. Tad arī vieglāk būs nonākt pie pozitīvas, labas, gaidāmas pieredzes. Jā, es pacientiem laikam novēlētu meklēt un tiešām ieteiktu meklēt to speciālistu, kur šis pacients un sieviete, viņas ģimene jūtas sadzirdēta un viņas vērtības tiek ņemtas vērā, pamanītas. Jo skaidrs, ka tikai tādam aprūpes speciālistam sieviete arī varēs uzticēties, un tā pieredze būs labāka. Un saviem kolēģiem droši vien, ka es ļoti vēlētos pateikt to, ka
nevajag baidīties no tā, ja es kādreiz kaut ko nezinu, jo tiešām daudzas lietas ātri mainās, tāpēc mēs esam viens otram, tāpēc mēs tiešām atceramies, ka mēs varam strādāt komandā, un tas ir labākais, ko mēs varam iedot savam pacientam un savam un viņa ģimenei. Un, jā, nebaidīties no tā un meklēt tās atbildes, jo pacienti arī nāk tik dažādi, ka mēs nevaram visu zināt. Un kādreiz man blakus sēdošais ir labāks priekš tā nekā es. Un tas ir normāli, ka mēs strādājam kā komanda. Un, jā, tas laikam. Bet es ļoti vispār kopā aprūpas sistēmā ļoti ceru, ka kādu dienu tiešām mēs varēsim spērt solīt tuvāk tai nepārtrauktībai grūtnieču aprūpē. Man droši vien kā pēdējai visgrūtāk ir kaut ko novēlēt, bet tā apkopojot visu kolēģu novēlējumu, varbūt gribētos ieskicēt, ka medicīnā patiesībā nekas nav melns un balts, un kaut kādā mērā mēs gan kā medicīnas pārstāvji, gan arī kā pacienti, mēs jau iztēlojamies, kā būs. Un varbūt tās, ja mums izdodas atrast šo labo savstarpējo kontaktu, šo uzticēšanos vienam otram, tad nepaļauties tikai uz izsapņotiem sapņiem, kuri, protams, arī ir nepieciešami, bet ļauties tam procesam un kopīgiem spēkiem viņu veidot pēc iespējas labāku, ar vislabāko pieredzi gan priekš jaunās ģimenes, gan arī priekš medicīnas personāla. Tā kā sadarbībā noteikti ir tas pats būtiskākais. Jā, liels paldies visiem par dalīšanos ar pieredzi, informāciju un arī par vērtīgām atziņām. Un arī novēlu līdz ar to gan sistēmiski virzīties uz šo nepārtrauktību veselības aprūpes sniegšanā, un arī, kā jau mēs iesākām šodien, tad pacienta drošības sākas jau dzimšanas brīdī, un tā ir arī tāda visu kopēja mūsu atbildība. Un mans tāds kopīgais arī secinājums, apkopojot arī iepriekš minēto, ir, ka droša veselības aprūpe pamatā sākums ir jau šis grūtniecības periods, kā minēju, arī pirms grūtniecības, pat dzemdību brīdī, arī pēc dzimšanas, tātad šis pēcdzemdību periods. Un visa tā pamatā ir, protams, šī sadarbība, komunikācija, uzticēšanās, arī nepārtraukta zināšanu pilnveide un arī tāds sistēmas atbalsts, lai šī visa sadarbība var izdoties. Paldies!